viss kārtībā. Jācer, ka vēlreiz, ka šoreiz sanāks. Tātad, jā, es meklēju tieši jogas nodarbības Rīgas centrā, bet es ilgi nevarēju saņemties vispār ne uzrakstīt, ne aiziet. Kaut kas man ļoti biedēja, jo pirmā pieredze ar jogu, kādā 11 gadu vecumā, bija bailīga. Bija kaut kāds liels spiediens, ka man ir obligāti jāatslāpst, bet es esmu pirmo reizi nodarbībā, un es nevaru tā uz pavēli atslāpt. Tas kaut kādu stresu piedod pastiprināti. Un vēl tas, ka man ļoti mīļi sporta veidi ir tieši skriešana un pludmales volejbols, un tad man likās, man vairs nav arī laika jogai, jo man ir meitiņa maza mājās, viņa gan tagad iet jau dārziņā, un es esmu atsākusi strādāt, bet tad kopā ar darbu un bērnu likās, ka vēl, ja gribās arī skriet un aiziet kādreiz pludmales volejbolu uzspēlēt, tad vienkārši nav arī laika. Un tu atradīji manas nodarbības un... Es vispār atradu tevi Instagramā jau pirms gada apmēram, un es sekoju līdzi, un man likās ļoti skaisti un ļoti skaidri viss, kā tu skaidro un runā par jogu. Man ļoti patika, ka tu dalies ar citu cilvēku atsauksmēm, un kaut kas vienkārši ļoti pievilcīgs un skaidrs, un man vajag tā loģiski, saprotami, pietiekami īsi, bet arī ne pa īsu, lai man neliekas, ka es tā arī neuzzināju neko jaunu, varbūt tajā saturā. Jā. Man ļoti uzrunāja, un jā, bet es tāpat baidījos iet uz klātienes nodarbībām. Es kaut kādu nepilnu gadu, man liekas, vienkārši stalkoju tevi Instagramā, no tavu šo jogas profilu, un tad šopavasar beidzot saņēmos nopirkt online studijas kursu. Es pat nebiju gatava iet vēl klātienē, man likās, es nezinu, kā man ar laikiem, un varbūt būs ļoti grūti, jo es esmu visu lokanību sēžot darbā pazaudējusi, un tā online studija, pirmā nodarbība bija tāda, ka es apsēdos ar kājām zem ceļiem, saliektām kājām vienkārši, un man viss spiež un nav vērti, un viss ir grūti. Un otro reizi jau bišķīt labāk, un ar trešo reizi es jau jūtu, ka es varu apsēsties un justies kā cilvēks. Un man likās, labi, tad redz, kur ir pierādījums, ka tas ļoti ātri izmaina to pašsajūtu. Un man liekas, pēc tās trešās reizes es arī pieņēmu to lēmumu aiziet uz pirmo nodarbību klātienē. Jā, tu atnāci, un es to skatos, tu jau, droši vien, zini, ka pirmajās reizēs, kur tu aizēji, ir tā baļu sajūta. Ko sagaidīt, kāds būs pasniedzējs, kādi būs tie cilvēki, un tu tā atnāci, un tā riktīgi jau tur daudz ko var izdarīt, un tad tu nāci vēl, un kāds tev bija sajūtas tieši grupu nodarbībās? Brīnišķīgas, super sajūtas, jo es tiešām gāju arī tāda sabijusies, jo man ļoti nepatīk tā sajūta, ka tu nevari izdarīt, kāds uz tevi skatās, un varbūt, nezinu, kaut kā, bailīgi. Tu nekā nezini, kā pasniedzējs reaģēs, tu nezini, kā citi reaģēs, un tu pats nezini īsti sava ķermeņa robežas, jo joga salīdzinoši jauns notikums priekš manis, un es arī nezināju pati, vai es gāzīšos apstājoties uz vienas kājas, vai, ir jocīgas pozas, kurās liekas, ka man ir līdzsvars, bet man īstenībā nav kaut kādā izklupienā, pēkšņi viņš pazūd, un tad nezini, kāda būs tā reakcija apkārtējā un pašam uz sevi. Bet man ļoti, ļoti patika. Tev ir ļoti kolosālas klientes. Cik es esmu satikusi, dāmas ir vienkārši superīgas, liekas, ka uzreiz var uz viena viļņa tikt, tāpēc es tev prasīju kaut kādā otrajā nodarbībā, vai nebūs nometne gadījumā, tāpēc, ka man likās, ar šiem cilvēkiem var braukt vienkārši arī uz 3 dienām, vienkārši kaut kur būt meža vidū. Un tā tava spēja piekoriģēt, varbūt, ja kaut kas nav izdarīt precīzi, perfekti, tu atnāc piekoriģē, bet tu nekomentē, nevienā brīdī neliekas, ka tev nāk smiekli, vai ka kādam citam nāktu smiekli, nedodies, vai ka ir kaut kāds pārmetums. Drīzāk to ar tādu pieņemšanu pret katru ķermeni, ka es pati pret sevi paliku pieņemošāk un tajā pat laikā prasīgāk, jo es zinu, ka es varu arvien vairāk, bet ir ok, ka es nevaru visu to, ko rādi tu priekšā. Tā. Jā, jo... Daudziem ir tā baile, vai tev tur spiedīs, vai kaut kā, vai tev tur apsmies, vai,
dažādi ir tie cilvēki, bet es vienmēr arī sev atgādinu, es atgādinu arī saviem klientiem, kad nav jau tas stāsts par to pozu, vai tu tur vari nostāvēt uz galvas, vai tu vari nostāvēt uz tās vienas kājas, bet tas ir vairāk par to iekšējo sajūtu un to iekšējo ceļojumu, kā tu jūties, kā tu sev pieņem, un katram tas ir savādāks. Es arī nevaru prasīt no tevis to, ko var izdarīt sievietes, kas pie manis nāk jau vairākus gadus. Un man prieks, ka tu piefiksēji to, ka pie manis nāk foršas sievietes. Tu arī esi ļoti forša. Un par to man vienmēr ir prieks. Un kad tā atmosfēra nodarbībās, viņi tāda, mēs vienu otru atbalstām, mēs vienu otru. Man prieks redzēt, kā meitenes kādai kaut kas izdodās, viņas uzreiz, malacis, tev labi sanāk, ka tur nav kaut kāda tā skatīšanās vai tur kaut kāda konkurence vai kaut kas tam līdzīgs, ka vienu otru atbalstam, un mums būs arī kopīgs pasākums online nodarbībā. Beigās, tad, gaida. Tā klātbūtnes sajūta viņa noteikti arī paliks forši. Un ir pagājis mēnesi, ir pagājuši šī jau ir 5. nedēļa, kopš tu esi jogošanas rītrosmē. Un es tev uzaicināju, tāpēc, ka tu jogošanas rītrosmēs bijis katru darbdienas rītu. Katru darbdienas rītu, un tu man teici, ka online bez live ir grūtāk sev piespiest, bet kā ir tagad ar tām live nodarbībām? Tas ir brīnišķīgs motivators. Paldies tev. Tu esi atkodusi kaut ko vajadzēja tieši man un arī daudzām citām sievietēm, kā mēs redzam no rītiem. Jo tas rīts ir arī tā, kā tu esi dalījusies savos storijos, ka tas rīts ir maģisks ar to, ka tu piecelies. Tu pat nepaskaties vēl telefonā. Nav jāskatās telefonā, nav jāsāk lasīt ziņas vai reaģēt uz citiem cilvēkiem, kas ir kaut ko ielikuši kaut kādos sociālajos tīklos vai rakstījuši iepriekšējā naktī WhatsAppā. Tu piecelies un izdari kaut ko sev. Un šajā brīdī tieši no augusta man sākās vēl pastiprināta slodze darbā, un bērniņš nomainīja dārziņu, un bija ļoti daudz tādi faktori, kuru dēļ varbūt varētu teikt, ka man tiešām nav laika pa dienu pavingrot. Man nav laika pavingrot, man nav laika vai spēka skriet, man nav, visi iespējamie iemesli. Un tad vienkārši tas iemesls piecelties priekš sevis, piecelties no rīta priekš sevis, man liekas tik skaisti. Nevis piecelties no rīta, tāpēc, ka ir jāiet uz darbu, vai ir jāved bērns uz dārziņu, vai ir jātaisa kādam brokastis, vai jāgludina drēbes, bet nē, tu piecelies tāpēc, ka tu gribi samīļot savu ķermeni un satikt treneri, kas tevi iedvesmo, redzēt, ka citi cilvēki ceļas un arī to dara, un kaut kā tas rīts online tiešām ļoti, ļoti palīdz. Un ja es būtu viena pati, tad iespējams, ja man modinātājs nozvana 6:20, kamēr es vēl tiešām izvaļos no gultas, kamēr es vēl pabaroju kaķi un atrodu paklājiņu, varbūt ir jau 6:40 tajā brīdī. Ja es būtu viena pati bez tām live nodarbībām. Un tad es pabeigtu vingrot 7:10, un tad jau būtu bišķīt skrējiens, caur dušu, visu paspēt un tā. Bet mēs sākam 6:30, mēs pabeidzam 7 vai 7:01 vēlākais, un viss tas rīts aiziet tik sakārtots, tik saprātīgs, un vakarā ir vieglāk aiziet gulēt, jo tu zini, ka tu celsies no rīta priekš sevis, nevis tāpēc, ka ir jāiet uz darbu. Jā, tā ir, un tas live formāts man tik ļoti patīk, kad jūs jau vienu otru redzat. Jūs redzat, kas ir pieslēgušās. Ir kaut kāda konkrēta grupiņa, kas pieslēdzās visu laiku, un tad ir tā, bez mazliet tā atbildības sajūta, ko tu nes pret mani, pret citām sievietēm, un ja tu neparādies, tad ir tā, tad ir iekšēji, kāpēc tu nebija, kas notika. Jā. Un ir kaut kas. Droši saki. Nē, ir tas komandas gars. Ir kaut kāds vienkārši komandas gars tajā visā. Un tiešām liekas, ka mēs vienu otru atbalstam kaut kā. Ar visu to, ka it kā katru savās mājās vingrojam tajā brīdī, Jā, un tie rīti tiešām ir maģiski. Un patīk tas, kad tu piepildi to savu krūzīti, un pēc tam tev ir tas brīdis kaut vai atpūtai vakarā, bērniem, vienalga kam, ka tu jau esi to
smagāko uzdevumu bezmaz vai izdarījusi. Ir pagājis tas laiks, un vai tu jūti kādas izmaiņas pašsajūtā, ķermenī, garstāvoklī? Jā, visos minētajos punktos var teikt, ka jūtu izmaiņas. Pašsajūta vienkārši ir labāka, ir vairāk enerģijas. Dienas laikā ir vairāk enerģijas, tā kā es teicu, man darbā ir daudz pienākumu šobrīd un ir spēja koncentrēties, ir spēja izelpot tajos brīžos, kad vajag. Ir arī tagad no tevis iemācītas elpošanas metodas, kas palīdz varbūt vakarā attīrīt galvu, ejot gulēt, ja galva vēl griežās kaut kur, ir iespēja izelpot un paskaitīt elpas un padomāt par sevi atkal, aizmiegot. Un enerģijas līmenis, tas ir vienkārši nesalīdzināms. Es esmu cits cilvēks salīdzinot pret to, kas bija jūlijā, jo jūlijā es atnācu no darba un es gribēju ieslēgt bērnam televizoru, skatīties telefonā pati un tā kādu stundu pusotru scrollēt vienkārši savu telefonu, tāpēc, ka es esmu nogurusi. Un tagad pēdējās nedēļas, 2, es jau tagad pamanu, es atbraucu no darba mājās, pa ceļam paņemu meitiņu no dārziņa, un man ir tāds, vai izejam ārā? Izejam pastaigāties, tas nekas, ka līst lietas, būs ok, uzvelkam zābakus, ejam, un man vienkārši gribas kustēties, un nevis kaut kādā piespiedu kārtā, jo jūlijā arī bija iespēja iet ārā, ir vasara, ir gaišs laiks, it kā atļautu, bet vienkārši nebija spēka, nebija enerģijas, galva vienkārši skrien kaut kur pa galvu, pa kaklu, vispār nevarēja saprast neko. Un tagad ir kaut kāds tāds entuziasms vienkārši kustēties un gribās kustēties arī tajā vakarā. Un es pilnīgi jūtu, ka ja no rīta es neiekustētos jau tā, ka es dienu varu sākt kā pilnvērtīgs cilvēks savā ķermenī un ķermenis klausa man, nevis es klausu viņa nevarēšanai, tad pēcpusdiena būtu citādāk. Tagad viņas ir vienkārši brīnišķīgas, arī visu dienu vienkārši superīgi sakārtojās. Jā, tas ir interesanti, kad tā pusstunda joga, elpošana, viņa būtībā maina ne tikai to labsajūtu vai to, kā tev ķermenis jūtās, bet viņš aiziet arī citās dzīves nozarēs. Tur laiks ar ģimeni, vairāk enerģijas darbiem un lielāka motivācija un disciplīna. Un kā ir tev, vai apkārtējie cilvēki ir pamanījuši, kad tu esi aktīvāka, vai tev vīrs vai kolēģi tādi skatās, hei, Katrī, kas ar tev notiek? Jā, man apkārtējie cilvēki galvenokārt brīnās, ka es spēju aiziet gulēt laikā no 9 līdz 10. Tas ir tas, kas šokē visus, jo man ļoti ir agrāk bijis raksturīgi skatīties televizoru līdz 12, un tad 12 saprast, ka vēl jāskrāmē trauku mašīnu, jānoslauka virsmas, tad kamēr tu tā kā vēl iztīri zobus, un tad tu vienos tikai aiziet gulēt, un tā. Bet, ka es esmu izgulējusies, es esmu pakustējusies, un no rīta es pat ierodos darbā ātrāk. Ar visu to, ka no rīta it kā nāk klāt papildus pienākumi, es darbā esmu 40 minūtes ātrāk nekā agrāk. Kaut kas vienkārši ir sakārtojies citādākā režīmā, un vīrs arī jāsaka, ka viņš ir ievērojis to, ka man tā enerģija ir pieplūdusi kaut kā, varētu teikt, neizskaidrojami, bet vienīgais, kas ir pamainījies, ir tas, ka ir tās rīta rosmes. Super. Tik forši, Katrīna, tiešām. Un es arī redzu, kā tu citreiz no rītiem tev meitiņa tur pieslēdzās, un jo ir kaut kādi brīži, kad māmas ir saka, man tur meita, tur bērni traucē no rītiem, bet tu tā kā ļaujies tam visam, un viss tā dabiski aiziet. Man liekas, tas ir, es pat nezinu, es teiktu, ka man kaut kā laikam palīdz tāvā arī ļoti tā, it kā stingrā, bet ļoti cilvēcīgā pieeja, ka ir ok šodien neizdarīt maksimālo, tā kā galvenais ir vispār piecelties. Ir bijuši rīti, ka es izkāpju no gultas 6:30 un tikai tad skrienu ieslēdzu, kamēr es ieslēdzu datoru, ir jau 6:34, un tad es tā kā tajā brīdī, kad jau iet otrais vingrinājums, tikai esmu sākusi, un joprojām tas ir 100% labāk nekā neizdarīt nevienu kustību tajā rītā. Un arī, ja meitiņa man atņem iespēju piedalīties elpošanas vingrinājumā pēdējās 3 minūtes, tad arī
Es esmu cits cilvēks, nekā ja es nebūtu vispār piecēlusies, tāpēc, ka man bērniņš tur kaut ko pa vidu maisās pa kājām vai kaut ko. Viņa pat citreiz labprāt, viņa pasaka, es pasēdēšu dīvaini, kamēr tas pabeigs vingrot. Nu tā, viņa tāds novērotājs. Vai grib piedalīties citreiz. Viņa ir absolūti arī pieņēmusi. Sākumā viņai nepatika, ka es no rītiem neesmu blakus vai tuvumā, vai uzreiz neskrienu, kad viņa pamostās. Tagad viņa ir pieradusi, tad viņa pamostās, tad viņa nāk piedalīties un arī ir jau klubā. Rītīgi forši, Katrīna, tiešām tāda iedvesma, un es sekoju līdz katrai meitenei, un es iekšēji, tā kā priecājos par tām katrām mazajām uzvarām, un arī tu saki, kad būs rīti, kad, tev nebūs tā 100% enerģija, īpaši jau sievietēm. Tas ir būs rīti, kad tu pieslēdzies 36 minūtēs, vai tu izlieto elpošanas vingrinājumu, un tas ir pilnībā ok, bet ja tu paņem to pusstundu, tās minūtes tādā garākā skatījumā, tas tev īstenībā dod tik daudz, un, aiziet tā tiešām forši. Paldies tev! Paldies, milzīgs paldies tev! Tiešām, man liekas, es redzu, kā tu sako līdzi katrai meitenei, un es tevi apbrīnoju, ka tu spēj izsekot mums visām. Un liels paldies tev, jo šis bija tiešām, es saku, tas, kas man bija tieši šajā dzīves posmā, principā izglāba no bezgalīgas telefona sēdēšanas šajā skaistajā laikā un televizoru skatīšanās pa vakariem. Tā kā milzīgs paldies tev par visu, ko tu dari. Jā, paldies tev un paldies par labajiem vārdiem. Un tā kā tu saki, kad ir tas laiks, bet kā mēs viņu, kā mēs viņu izmantojam. Protams, ja man arī nebūtu jogošanas rītros, es arī varbūt sēdētu telefonā līdz tiem 11, 12, un pēc tam, tu neesi izgulējies, neko tu sev neesi iedevis. Bet, kad ir tā atbildība, ir grupiņa, ir atbalsts, un tas viss ir aiziet tik foršā veidā. Ļoti foršā. Es vienkārši esmu sajūsmā, ka pagarinājās rītrosmes uz nākamo mēnesi, ka mēs turpinām. Jā, es gribētu turpināt šo darīt arī visu tumšo ziemas periodu. Tas vienkārši ir maģiski tiešām. Jā, jo mēs jogašanas rītrosmes esam taisījuši jau pirms kaut kāda gada, un tieši tajos tumšajos periodos, ziemā, rudenī, kad gribās kaut ko interesantu, kaut kādu izaicinājumu, jo ārā ir, nezinu, tur palaiks laiks vai sagrums, tad tas iedod tādu uguntiņu. Absolūti. Kaut kādu siltumu kopējo visiem. Jā, labi, Katrīna, paldies tev par tavu laiku, un lai tev izdevsies atlikusī diena, mēs tiekamies rīt no rīta. Paldies, tiekamies rīt. Jā, atpakaļ.